Riveri, Viadrus U22, tas ir basic katls, kā teica saimnieks, tāpēc, ka viņš ir vienkāršais. Tā ar melnu kažoku. Šeit 37 grādi nozīmē temperatūra, kā vienmēr siltumnesēja. Uz siltumnesēja viens suknis cirkulē pa mazu loku, caur relē, otrais cirkulē caur degli, caur smadzenēm, viņš iet uz māju. Tā arī mums ir pieslēgts boileris. Tur ir sensors, lai uzturētu šeit 40 gradi, tāpēc, ka māja ir bērni, viņi patērē diezgan daudz ūdeni, un lai vienkārši šeit būtu visu laiku karstais, siltais ūdens. Ja? Un kā vienmēr par rutīnu šeit jātīra restīte vienu reizi nedēļa, bunkuru jāpiepilda katru dienu, ja? Bet tas ir ideāli apstākļi, pa lielam bunkuram vismazākais līmenis, tas ir pusbunkurs. Uz doto brīdi tas ir mūca, tas arī ir risinājums. Galvenais, lai būtu šeit perpendikulārs 90 grādi šitam te caurulēm, ja? Caurulī. Un šeit ir fāze, ja? Ievērojam no kreisās puses, aizmirsu pierakstīt, kā arī ir iespēja regulēt caur telefonu, kur Jēkabpils, tas ir mājas 18 grādi, mēs gribam 22, un tagad notiek kurināšana. Kā arī varat to regulēt caur to aplīti, ja? Uz mazāku pusi, uz lielāku pusi, un šeit ir rokas režims visekonomiskākais. Ja? Tā, par to ir skaidrs, un arī gribu piebildīt, ka, ja gribat pāriet uz malku, uz ogli, uz brikētam, tas ir opcija. Rekur šeit noskurvējam nost 4 skrūves no degļa un piefiksējam šeit klāt tādu labu, vienkāršu noslēgt plāksni. Un viss. Kaut kā tā. Ja, uzstādīšanas laiks dotajā brīdī, dotajā objektā aptuveni 3 stundas.